Vissenākās Jūrmalas apdzīvotās vietas Slokas vārds rakstītos avotos minēts jau 1255. gadā, kad teritorija pie Slocenes kļuva par Livonijas ordeņa īpašumu. Slokai ir sena vēsture, un Slokā ir arī vissenākās izglītības tradīcijas Jūrmalā. Par to liecina jau pie Slokas pamatskolas esošajā piemiņas akmenī Slokas 250 gadu izglītībai iekaltais gadskaitlis – 1745. Vēl cariskās Krievijas laikā celtās Slokas pamatskola pēc šogad pabeigtās rekonstrukcijas atkal izskatās kā savos ziedu laikos. Klāt nākusi jauna piebūve, un skolotāji smejas, kā pēc rekonstrukcijas daudz plašākajās telpās skolēnu uzdevums pirmajās skolas dienās laikam jau bijis neapmaldīties. Pie skolas durvīm lepni plīv gan sarkanbaltsarkanais Latvijas valsts karogs, gan ekoskolas karogs, kas liecina, šai skolā ir cieņā vides izglītības modelis. Mēs lepojamies ar to, ka pie mūsu skolas plīvo ne tikai valsts karogs, bet arī zaļais karogs, kurš iegūts par vides izglītību mūsu skolā. Uz tikšanos Jūrmalā!